Sveiki! Šodien gribu parunāt par depresiju. Lai gan depresija ir viena no biežāk sastopamām psihiskām saslimšanām, Latvijā ir diezgan nepilnīgs priekšstats par šo slimību, kā arī trūkst izpratnes par to, kāda būtu nepieciešama profesionāla palīdzība. Joprojām daudzi cilvēki depresiju uzskata par pārējošo vai tādu iedomātu slimību un domā, ka pietiks ar to, ja cilvēks var saņemt sevi rokās, pārslēgties uz labām un gaišām domām, aizbraukt ceļojumā, pamainot vidi. Realitāte, diemžēl, ir bišķiņ savādāka. Pasaules psihiskās veselības pētījumos ir atklāts, ka apmēram 60–80% cilvēku, kas ir izdarījuši pašnāvību, tajā brīdī ir bijuši depresijā. Tas ir ļoti bēdīga statistika, kura norāda, ka slimība tiešām ir bīstama dzīvībai un ļoti nopietna. Nevajadzētu aizmirst, ka depresija ir tiešām smaga slimība, nevis izteiciens, man šodien kaut kāda depresija. Esat uzmanīgi pret saviem tuviniekiem, radiem, draugiem, griezties pēc palīdzības pie kompetenta ārsta 21. gadsimta laikā, kad pasaulē dominē tik daudz stresa, nav nekas apkaunojošs. Tā ir rīcība, kura var glābt jūsu dzīvību, bet pārējot uz apakš minēto linku, jūs varēsiet uztaisīt sev pašnovērtējušu testu. Esam veseli, draugi!